Vai Covid bija krāpšana, vai tā nebija krāpšana, vai viss tika izdomāts un safabricēts? Kāpēc tas tika izdomāts un safabricēts? Tie ir jautājumi, ar kuriem, manuprāt, mēs visi aiziesim kapā, cenšoties saprast, kas īsti notika. Kā valdībām izdevās tik daudzus no mums, tik daudzus gadus turēt ierobežojumos un piespiest mūs saņemt medicīniskās vakcīnas, par kurām mēs burtiski neko nezinājām. Tagad es zinu, kā lielākā daļa mūsu sekotāju šeit jūtas par visu, kas notika ar Covid-19, un man jāsaka, ka es jums piekrītu. Bet es vienmēr cenšos saprast, kas patiesībā notika. Un tieši tāpēc, kad es atvēru X un ieraudzīju šo trako ziņojumu no Tulsijas Gabardas, es biju šokēta. Jo, kā viņa raksta, šodien, manā pēdējā dienā kā Nacionālās izlūkošanas direktorei, es publiskoju vēl nekad neredzētu saziņu un dokumentus, kas atklāja, kā doktors Fauci piešķīra miljonus ASV nodokļu maksātāju naudas, lai finansētu bīstamus funkciju pastiprināšanas pētījumus Wuhanas laboratorijā, sadarbojoties ar politizētiem elementiem. Es domāju, ka šis video iespējams būs tuvākais, cik mēs jebkad nonāksim pie tā, lai saprastu, kas patiesībā notika. Un es, piemēram, tiešām gribētu zināt, un kā es zinu, arī jūs droši vien to gribētu zināt. Pirms Covid pandēmijas doktors Fauci, būdams Nacionālā alerģiju un infekcijas slimību institūta vadītājs, piešķīra miljonus ASV nodokļu maksātāju dolāru, lai finansētu bīstams funkciju pastiprināšanas pētījums ar sikspārņu koronavīrusiem Wuhanas viroloģijas institūtā. Starp citu, laipni lūgta raidījumā Pretestība. Es esmu Meira Kā, jūsu vadītāja, un mēs cenšamies pretoties trakajiem, piemēram, doktoram Fauci. Tāpēc abonējiet, atbalstiet šo video vai ieslēdziet paziņojumu zvaniņu, lai uzzinātu par nākamo trakumu, kas notiek mūsu pasaulē. Kamēr mēs kopā cenšamies to saprast. Laipni lūgti, tagad jūs esat daļa no mūsu kustības, un mums ir prieks, ka esat šeit. Un ak, vai te tūlīt kļūs patiešām traki, vai ne? Darbs, kas tagad plaši tiek uzskatīts par nejaušas laboratorijas noplūdes avotu, kas izraisīja pandēmiju. Tagad, atbalstot prezidenta Trumpa maksimālas pārredzamības mandātu, šodien savā pēdējā dienā kā Nacionālās izlūkošanas direktore, es publiskoju vēl nekad neredzētus saziņu un dokumentus, kas atklāja, kā Fauci sadarbojās ar politizēto ilgadējo amatpersonu vadību izlūkošanas kopienā. Lai apspiestu patiesību par savām darbībām, vīrusu laboratorijas noplūdi, tā izcelsmi un savu lomu mūsu vadīšanā. Finansējumu šiem bīstamajiem pētījumiem, kas izraisīja neizmērojamu kaitējumu un neskaitāmas zaudētas dzīvības. Labi, pirms mēs iedziļinamies detaļās par to, ko tas patiesībā nozīmē, mani pat tiešām aizrauj tas, ka vienmēr tieši kreisie runā par šīm sazvērstības teorijām, kā valdība patiesībā visu kontrolē un tā tālāk. Bet tieši kreisie bija tie, kuriem ļoti patika Covid un kuri to pastāvīgi virzīja. Un tas ir kaut kas, ko mums vajadzētu paturēt prātā. Viņi bija tie, kuri patiešām tam noticēja. Bet, ja tas, ko viņi šeit saka, patiešām ir noticis, ja šis vīrietis bija aiz visa šī un visi valdībā to zināja, tad tā nav sazvērstības teorija. Šī ir patiesība par to, kas notika, un tas ir pilnīgi traki. Tagad šie dokumenti atklāja Fauci tiešo lomu, ietekmējot un manipulējot izlūkdienestu vērtējumus par Covid-19, kā arī to, kā Fauci 2024. gadā meloja kongresam. Kad viņš, esot zem zvērsta, noliedz zināšanas vai dalību diskusijās ar izlūkdienestu amatpersonām par vīrusu pētījumiem. Vai es varu tikai pateikt, un es to teikšu vienreiz un teikšu miljonu reižu, ja kāds samelo vienu reizi, tas nozīmē, ka viņš ir neusticams cilvēks. Un ja viņi ir gatavi melot kongresa priekšā, tas nozīmē, ka jūs nevarat uzticēties nekam, ko viņi saka. Es nesaprotu, kāpēc šī nav vienkārši informācija, ko zina lielākā daļa cilvēku. Viena meli atceļ 1000 patiesību un padara tevi par cilvēku, kurš vienmēr varētu melot. Mēs arī saņēmām liecības no vairākiem izlūkdienestu trauksmes cēlājiem, kuri ziņoja par atriebību, jo viņi apstrīdēja izlūkdienestu manipulācijām ar izlūku informāciju par vīrusu izcelsmi. Man tas nepatīk. Man nepatīk, ka tad, kad cilvēki mēģina atklāt informāciju, viņiem pretojas tie, kuriem ir vairāk varas. Tā tam nevajadzētu būt, ja tas mums visiem nav jau acīm redzam. Vēlreiz tiek atklāts skaidrs modelis. Apspiest citādi domājošos, apklusināt kritiķus un noslēpt patiesību. Doktora Fauci ciešās attiecības ar izlūkdienestiem ļāva viņam ieņemt 3 galvenās lomas, kas pasargāja viņu no pārbaudes.
Pirmkārt, doktors Fauci finansēja bīstamus koronavīrusa funkciju pastiprināšanas pētījumus, kas bija saistīti ar lielajām farmācijas kompānijām un viņu centieniem izstrādāt universālas vakcīnas, kuru vērtība ir triljoniem dolāru. Otrkārt, doktors Fauci bija aizkulišu padomnieks, kurš kopā ar saviem rūpīgi izvēlētajiem tā sauktajiem ekspertiem mudināja izlūkdienestus atbalstīt viedokli par dabisku dzīvnieku izcelsmi, lai slēptu savus bīstamos funkciju pastiprināšanas pētījumus, kurus viņš finansēja izmantojot nodokļu maksātāju naudu. Tas viss tika darīts apzināti, lai slēptu patiesību un novērstu vainu un uzmanību no paša Fauci rīcības. Labi, tātad tu man būtībā saki, ka šim vīrietim ir šī laboratorija, viņš to finansē un viņš ir atbildīgs par šāda vīrusa radīšanu. Un tad viņš stāsta un uzspiež stāstu, ka tā vienkārši bija dzīvnieku kļūda. Vai viņš jau ir ieslodzīts? Vai Fauci jau ir ieslodzīts? Vai Fauci ir cietumā? Nē, viņš nav cietumā. Viņš nav cietumā. Viņš nav cietumā. Treškārt, doktors Fauci kļuva par valsts pandēmijas ekspertu, un viņš publiski izplatīja melus, dezinformāciju un cenzūru, izmantojot visas pieejamās platformas. Tagad, saskaņā ar simtiem pārskatītu ēpastu, kas iekļauts šajā ziņojumā, izlūkdienesti gandrīz vienmēr ņēma vērā Fauci ieteikumus. Viņš popularizēja viltotu rakstu, kura publicēšana pats palīdzēja veicināt, kā likumīgu informāciju, ko ņemt vērā izlūkdienestiem. Es nezinu, vai tu esi tiešām dusmīga, bet tas, ko es šobrīd saprotu, skatoties šo, un varbūt es esmu nokavējis šo stāstu, ir tas, ka es pavadīju 2 gadus ieslodzījumā. Man radās medicīniskas sekas, kas varētu palikt uz visu atlikušo mūžu. No tās muļķīgās lietas, ko man bija spiesta injicēt savā ķermenī, jo kāds vīrietis pieļāva kļūdu un tā vietā, lai to atzītu, mēģināja to noslēpt. Vai tas ir tas, ko visi cenšas man pateikt? Ka skolas, bērni, socializācija, finansiālais sabrukums, viss, kas notika pēc Covid, bija tāpēc, ka viens vīrietis pieļāva kļūdu un tā vietā, lai būtu drosme to atzīt, viņš vienkārši mēģināja izlikties, ka nekas nav noticis. Vai tas ir tas, par ko es runāju? Vai es to pareizi saprotu? Jo, ja tas ir tas, ko mēs saprotam, tad šī meitene būs patiešām ļoti dusmīga. Vecākā analītiķe slavēja doktoru Fauci nevis kā politikas veidotāju, bet kā viņas prāt objektīvu ceļvedi pie īstajiem koronavīrusa ekspertiem, apzināti ignorējot tos ekspertus, kuri varētu nepiekrist Fauci stāstījumam. Taču Fauci ar to neapstājās. Viņš atklāti meloja kongresam, sniedzot zvērestu 2024. gada liecībā pārstāvju palātas īpašajai apakškomitejai par koronavīrusa pandēmiju, noliedzot, ka jebkad būtu runājis ar kādu izlūkošanas aģentūru par Covid. Tagad saraksta, ko es šodien publiskoju, tieši pretrunā viņa zvērestā sniegtajai liecībai. Tagad mēs esam saņēmuši vairāk trauksmes cēlāju paziņojumus, kas atklāja, ka izlūkošanas analītiķi, kuri uzdrošinājās apstrīdēt doktora Fauci Covid izcelsmes secinājumus, saskārās ar atriebības draudiem, marginalizāciju un daudzi piedzīvoja karjeras neveiksmes. Burtiski viens pretīgs, zemisks cilvēks pieļauj pretīgu kļūdu, kas būtu piedodama. Ja viņš vienkārši atzītu, ka ir kļūdījies, tad varbūt viņam tiktu piedots, vai arī viņš pavadītu kādu laiku cietumā. Un tā vietā, lai uzņemtos atbildību un rīkotos kā vīrietim pienāktos, viņš lika visai pasaulei ciest šīs rīcības sekas. Cilvēki zaudēja darbu, vai viņu karjeras tika apturētas, jo viņi mēģināja norādīt, ka šeit kaut kas nav kārtībā. Piemēram, līgumdarbinieks tika atlaists tikai dažas dienas pēc tam, kad viņš kā trauksmes cēlējs vērsās Odēnī. Vēl viens piemērs. Tiem, kuri aizstāvēja laboratorijas noplūdes hipotēzi vai pauda atšķirīgus viedokļus, vadītāji atgādināja, ka vadība noteiks, kuri analītiķi tiks paaugstināti amatā un kuri ne. Vēstījums bija skaidrs – pakļaujies vai tiksi sodīts. Augstākā līmeņa vadītāji arī centās vājināt trauksmes cēlējus, atklājot viņu anonimitāti, kas ir obligāta trauksmes celšanas procesā, kad viņi izteica savas sūdzības. Un arī uzstājot, ka viņu vadītāji vai juristi būtu klāt ODNI sanāksmēs, kurās šie trauksmes cēlēji sniedza savas liecības, acīm redzami radot sastrausmošanas atmosfēru. Covid pandēmija radīja milzīgas grūtības un sāpes miljoniem mūsu līdzpilsoņu un neskaitāmiem cilvēkiem visā pasaulē. Tagad, pēc gadiem ilgiem meliem, cenzūras un slēpšanas, amerikāņu tautai pienāks caurspīdīgums, patiesība un atbildība.
Taktikas, kas tika izmantotas, lai slēptu patiesību, ir tieši no dziļās valsts rokas grāmatas. Politizēsti, sautīgi līderi, piemēram, doktors Fauci, slēpa savus pārkāpumus un varas ļaunprātīgu izmantošanu, manipulēja ar izlūkdatiem, meloja kongresam un grauja likumīgi ievēlētu prezidentu, ierobežojot viņa piekļuvi būtiskiem faktiem, kas bija nepieciešami, lai saglabātu valsts drošību. Ir pienācis laiks, lai tu uzzinātu patiesību. Nu, ja tu grasies aiziet tulsī, tad vismaz aizej ar vērienu. Puisīt, tas ir vienkārši pretīgi. Zini, es to bieži saku šeit, nav runa tikai par ienaidniekiem, bet par to, lai valdībā būtu cilvēki, kuri patiešām rūpējās par saviem cilvēkiem. Un ja valdībā nav īsto cilvēku, tām nav nozīmes. Nav nozīmes, cik nekompetenti ir tavi ļaunie ienaidnieki. Tava paša valdība būs tā iznīcinošā vara, kas tevi iznīcinās. Un kad tev ir tādi cilvēki kā šie, kuri spēj manipulēt ar tāda līmeņa iznīcību, tev vienkārši jāuzdod sev jautājums. Kā mēs varam nodrošināt, ka kaut kas tāds nekad vairs neatkārtojas? Paldies par jūsu uzmanību šim jautājumam.